Labdien! Un vēlreiz par uzdevumu, kurā vienā no šūnām ir jāizveido dinamisko sarakstu no citas tabulas. Tabulas mums ir tās pašas. Pirmā tabula ar preču sarakstu, otra tabula ar rezultātu, kurā mēs gribam redzēt izvēlēto preces nosaukumu. Arī šoreiz izmantosim developer izvēlni. Developer izvēlnē insert katalogā izmantosim vienu no pogām no otrās daļas ActiveX Control ar to pašu nosaukumu Combo Box. Izveidosim ekrānā šīs pogas attēlu un tagad, lai piesaistītu šo pogu pirmām sarakstām, augšā jāiet uz šīs pogas īpašībām, properties. Meklējam List Fill Range. Šajā rindiņā ievadām, diemžēl tikai ar rokām, pirmā saraksta koordinātes. Tas būtu B6, B6, tā, neredzu, B, tā vēlreiz, B6 līdz B12, B12. Tad izmantosim šo sarakstu. Linked cell augšā, kurā šūnā mēs gribam redzēt izvēlētā saraksta preces nosaukumu. Mūsu gadījumā tas būtu F6. 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 Nu vēl šeit mēs varam list rows rindā noteikt, cik preču nosaukumus redzēt šajā zem tās pogas. Nu, piemēram, 8 vietā ieliksim 5. Ieliksim 5. Un vēl te varētu pamainīt fontus, rindiņā font. Mēs redzam Times New Roman, varam ieiet iekšā, nu, piemēram, tas pats 12. bold. Tad treknais fontu stils. Ar to tas viss beidzās. Aizveram šo logu. Atspiežam podziņu Decide mode. Un tagad šī poga jau ir aktīva. Atverot vaļā, mēs redzam no saraksta 5 nosaukumus, izvēlāmies kādu no redzama, un šis nosaukums parādās F6 logā. Gribam redzēt visu sarakstu, braucam uz leju un, piemēram, izvēlāmies baklažānus. Kā redzam, tad šīs paņēmiens dot tiešo rezultātu, neizmantojot nekādas papildu funkcijas un šūniņas. Uzdevums ir izpildīts.